Kustība neeksistē. Ne tādā veidā, kā jūs domājat. Šajā brīdī, kamēr jūs klausāties šos vārdus, katrs atoms jūsu ķermenī vibrē ar neticamu ātrumu, elektroni riņķo ap kodoliem tūkstošiem reižu sekundē, protoni trīc kodola iekšienē, pat pašas telpas kvanti pulsē kā nerimstošs okeāns. Bet eksistē vieta, kur visa šī kustība apstājas. Temperatūra -273,15 grādi pēc Celsija. Absolūtais nulle. Punkts, kur matērija zaudē savu būtību, kur fizika pārvēršas filozofijā, kur realitāte atklāja savu patieso seju. Zinātnieki ir pietuvojušies šai robežai līdz 1 miljardajai daļai no grāda, bet pati robeža paliek nesasniedzama, ne tāpēc, ka mums trūks tehnoloģiju, bet tāpēc, ka pati visuma struktūra to aizliedz. Kas notiek, kad matērija tuvojas šai robežai? Kāpēc kvantmehānikas likumi, kas parasti slēpjas mikroskopiskajā pasaulē, pēkšņi kļūst redzami ar neapbruņotu aci? Un kas ir temperatūra patiesībā? Vai tā ir tikai mūsu mērījums, vai kaut kas dziļāks, fundamentālāks, kas nosaka pašu realitātes raksturu? Temperatūra nav karstums. Tā ir kustība. Katru reizi, kad jūs pieskaraties silta krūzes malai, jūs sajūtat miljardiem atomu trīcēšanu. Katrā ūdens molekulā, kas vārās uz plīts, notiek haotiska deja, atomi triecas viens pret otru ar ātrumu vairāki simti metru sekundē. Mēs saucam to par siltumu, bet patiesībā tā ir enerģija, kas pārvērsta kustībā. Jo ātrāk atomi kustas, jo karstāka ir viela. Jo lēnāk, jo augstāka. Un absolūtais nulle ir punkts, kur šī kustība teorētiski apstājas pilnībā. Bet šeit slēpjas pirmais paradoks. Ja temperatūra ir kustība, un absolūtajā nullē kustība apstājas, tad matērijai vajadzētu kļūt par ideālu kristālu, perfekti sakārtotu atomu režģi, kur katrs atoms ieņem precīzu pozīciju un nekustas. Taču kvantmehānika saka, nē. Pat absolūtajā nullē atomi nevar pilnībā apstāties, jo Heizenberga nenoteiktības princips aizliedz mums vienlaikus zināt gan atomu pozīciju, gan to impulsu. Ja atoms pilnībā apstātos, mēs zinātu abus, un tas pārkāptu fundamentālu visuma likumu. Tātad pat augstākajā iespējamajā temperatūrā matērija saglabā nelielu, nulpunkta enerģiju, minimālo vibrāciju, kas nekad nevar izzust. Šī ir pirmā atklāsme, absolūtais nulle nav klusums. Tas ir klusākais iespējamais troksnis. Bet kāpēc mēs nevaram to sasniegt? Kāpēc dabas likuma uzstāja, ka šī robeža paliek mūžīgais horizonta? Atbilde slēpjas termodinamikas 3. likumā, vienā no visdziļākajiem un vismazāk saprotamajiem fizikā. Šis likums apgalvo, lai cik tuvu jūs pietuvotos absolūtajam nullei, jums vienmēr būs nepieciešams bezgalīgs skaits soļu, lai to sasniegtu. Tas ir kā mēģināt sasniegt horizontu, katrs solis jūs pietuvina, bet mērķis vienmēr paliek vienādā attālumā. Iztēlojieties, ka jūs ejat pa ceļu, kas kļūst šaurāks ar katru soli. Pirmais solis ir 1 metrs, otrais – puse metra, trešais – ceturdaļa. Jūs virzāties uz priekšu, bet galamērķis vienmēr ir 2 reiz tālāk nekā jūsu pēdējais solis. Tieši tā darbojas dzesēšana tuvu absolūtajam nullei. Katrs jauns dzesēšanas cikls samazina temperatūru par noteiktu proporciju, bet nekad nenoved līdz nullei. Zinātnieki ir izveidojuši sistēmas, kas sasniedz 1 miljardās daļas grādu virs absolūtā nulles, temperatūru, kas ir augstāka nekā jebkur dabiskajā visumā, pat starpzvaigžņu telpas tumšākajos stūros. Bet pati robeža paliek nesasniedzama. Kāpēc visums uzstāj uz šo ierobežojumu? Varbūt tāpēc, ka absolūtais nulle nav vienkārši temperatūra. Tas ir stāvoklis, kur matērija zaudē savu identitāti. Tas ir punkts, kur klasiskā fizika sabrūk un kvantmehānika pārņem pilnīgu kontroli. Un varbūt dabas likumi aizsargā šo robežu, jo tā šķērsošana nozīmētu realitātes pārveidošanu tādā veidā, ko mēs pat nevaram iedomāties. Stāsts par absolūto nulli sākas ne laboratorijā, bet filozofu prātā. 18. gadsimtā, kad termometri tikko tika izgudroti un zinātnieki mēģināja saprast, kas ir siltums, franču fiziķis Gijoms Amontons uzdeva vienkāršu jautājumu: vai eksistē zemākā iespējamā temperatūra? Viņš novēroja, ka gāzes spiedienu samazinās, kad tā atdziest, un ekstrapolēja: ja šī tendence turpinās, tad kādā punktā spiedienam vajadzētu kļūt par nulli. Viņš aprēķināja, ka šis punkts atrodas aptuveni -240 grādu pēc Celsija skalas. Viņš kļūdījās par 33 grādiem, bet viņa intuīcija bija pareiza. Gadsimtu vēlāk, 1842. gadā, britu fiziķis Viljams Tomsons, vēlāk pazīstams kā Lords Kelvins, izveidoja jaunu temperatūras skalu, kas sākās no šī teorētiskā minimuma.
Viņš nosauca to par absolūto skalu, un tās nulles punkts atradās precīzi -273,15 grādi pēc Celsija. Šis skaitlis nebija patvaļīgs, tas izrietēja no fundamentālām gāzu īpašībām un termodinamikas likumiem. Kelvins saprata, ka šī temperatūra nav tikai augsta, tā ir robeža, aiz kuras jēdziens temperatūra zaudē jēgu. Bet teorija ir viena lieta. Sasniegt to pavisam cita. Pirmie mēģinājumi pietuvoties absolūtajam nullei bija dramatiski un bīstami. 19. gadsimta beigās zinātnieki sacensījās, lai sašķidrinātu gāzes, kas līdz tam šķita nesašķidrināmas. Skābeklis tika sašķidrināts 1873. gadā pie -183 grādiem. Slāpeklis 1877. gadā pie -196. Bet hēlijs, vieglākā un visgrūtāk sašķidrināmā gāze, pretojās visiem mēģinājumiem. Holandiešu fiziķis Heike Kamerlings Onnes kļuva apsēsts ar šo izaicinājumu. Viņš pavadīja gadus konstruējot ar vien sarežģītākas dzesēšanas sistēmas, katra no tām bija inženiertehniskais brīnums, vairāku pakāpju kompresori, vakuma izolācija, precīzi kontrolēti vārsti. 1908. gada 10. jūlijā pēc bezmiega nakts laboratorijā viņam beidzot izdevās. Hēlijs pārvērtās par dzidru, bezkrāsainu šķidrumu pie -268 grādiem, tikai 5 grādus virs absolūtā nulles. Onnes bija atvēris durvis uz jaunu pasauli. Bet viņa lielākais atklājums sekoja 3 gadus vēlāk. Dzesējot dzīvsudrabu šķidrā hēlija temperatūrā, viņš atklāja, ka metāla elektriskā pretestība pēkšņi pazuda pilnībā. Strāva varēja tecēt cauri vadītājiem bez jebkādiem zaudējumiem mūžīgi, ja vien temperatūra paliktu pietiekami zema. Viņš nosauca šo fenomenu par supravadītspēju, un tas bija pirmais pierādījums, ka tuvu absolūtajam nullei matērija uzvedas pēc pilnīgi citiem likumiem. Šis nebija vienkārši tehnisks sasniegums. Tas bija filozofisks pārrāvums. Supravadītspēja atklāja, ka kvantmehānika, teorija, kas līdz tam aprakstīja tikai atomu un subatomisko daļiņu uzvedību, var izpausties makroskopiskā mērogā. Elektroni supravadītājā vairs neuzvedās kā atsevišķas daļiņas, bet kā viens koherentais kvantums, viļņu funkcija, kas aptver miljardiem atomu. Tas bija kā dzirdēt simfoniju, kur katrs instruments spēlē precīzi sinhronizēti, bez mazākās kļūdas, bez mazākās novirzes. Onnes saņēma Nobela prēmiju 1913. gadā. Bet viņš nekad pilnībā nesaprata, ko viņš bija atklājis. Supravadītspējas teorētiskais izskaidrojums nāca tikai 45 gadus vēlāk, kad 3 fiziķi, Džons Bārdīns, Leons Kūpers un Džons Šrīfers, izveidoja BCS teoriju. Viņi parādīja, ka tuvu absolūtajam nullei elektroni veido Kūpera pārus, divas daļiņas, kas parasti atgrūžas viena no otras, pēkšņi kļūst saistītas caur sarežģītu kvantmehānisku mijiedarbību ar kristālrežģi. Šī saistība ir trausla. Tā eksistē tikai tāpēc, ka termiskais troksnis, atomu vibrācijas, ir gandrīz pilnībā apspiests. Un šeit atklājas dziļāka patiesība – temperatūra nav tikai enerģija. Tā ir haoss. Tā ir nesakārtotība. Tā ir tas, kas iznīcina kārtību, kas sadrumstalē koherenci, kas pārvērš simfoniju kakofonijā. Kad mēs dzesējam matēriju, mēs nevienkārši atņemam enerģiju, mēs atņemam entropiju, nesakārtotību. Mēs ļaujam kvantu pasaulē izpausties tās pilnā skaidrībā. Katru reizi, kad jūs redzat miglu, kas paceļas no rīta kafijas, jūs redzat entropijas uzvaru. Molekulas, kas bija sakārtotas šķidrumā, izklīst gaisā, kļūstot haotiskākas. Bet tuvu absolūtajam nullei šis process apvēršas. Haoss atkāpjas. Kārtība uzvar. Tātad, kas patiesībā notiek, kad matērija tuvojas absolūtajam nullei? Lai to saprastu, mums jāpārdefinē, kas ir temperatūra. Iedomājieties balles zāli pilnu ar dejotājiem. Katrs dejotājs kustas savā virzienā, savā ātrumā, daži lēni valsa solī, daži ātri griezās, daži lec, daži vienkārši šūpojas uz vietas. Vidējais viņu kustības ātrums ir tas, ko mēs saucam par temperatūru. Ja visi sāk dejot ātrāk, zāle kļūst karstāka. Ja viņi palēninās, tā kļūst augstāka. Tagad iedomājieties, ka jūs lēnām lūdzat visiem dejot ar vien lēnāk. Vispirms ātrie dejotāji palēninās līdz vidējam ātrumam. Tad visi kopā kļūst lēnāki. Bet kaut kas dīvains notiek, kad viņi tuvojas pilnīgam apstāšanās punktam, viņi sāk sinhronizēties. Viņu kustības vairs nav nejaušas.
Viņi sāk kustēties kā viens organisms, kā putnu bars, kas lido perfektā formācijā, kā zivju spiedz, kas griežas kā viena būtne. Tas ir tas, kas notiek ar atomiem tuvu absolūtajam nulei. Pie parastām temperatūrām katrs atoms ir neatkarīgs. Viņa kvantmehāniskā viļņu funkcija, matemātiskais apraksts, kas nosaka viņa iespējamās pozīcijas un stāvokļus, ir lokalizēta ap viņu pašu. Bet, kad temperatūra krītas, šīs viļņu funkcijas sāk paplašināties. Atomi sāka sajust viens otru kvantmehāniskā līmenī. Un pie pietiekami zemas temperatūras viņu viļņu funkcijas pārklājas un saplūst. Rezultāts ir Bozas-Einsteina kondensāts, stāvoklis, kur tūkstošiem vai pat miljoniem atomu zaudē savu individualitāti un kļūst par vienu gigantisko kvantu. Tas ir kā ja visi dejotāji pēkšņi kļūtu par vienu būtni ar vienu prātu, vienu gribu, vienu kustību. Šis fenomens tika paredzēts 1925. gadā, kad indiešu fiziķis Satyendra Nats Boza un Alberts Einsteins neatkarīgi aprēķināja, ka noteikta veida daļiņas, tagad sauktas par bozoniem, var kondensēties vienā kvantuma stāvoklī pie pietiekami zemas temperatūras. Bet eksperimentālais pierādījums nāca tikai 70 gadus vēlāk. 1995. gadā divi zinātnieku kolektīvi, viens Kolorādo, otrs Masačūsetsā, izveidoja pirmos Bozas-Einsteina kondensātus, izmantojot rubīdija un nātrija atomus. Viņi dzesēja atomus līdz dažām miljardajām daļām grāda virs absolūtā nulles, izmantojot lāzeru dzesēšanu, procesu, kur lāzera gaisma faktiski palēnina atomus, absorbējot viņu kustības enerģiju. Tad viņi izmantoja magnētiskos laukus, lai izolētu augstākos atomus, ļaujot siltākajiem izbēgt. Tas pats princips, kāpēc jūsu kafija atdziest, kad karstākās molekulas iztvaikojot atstāja šķidrumu. Un pēkšņi pie kritiskās temperatūras atomu mākonis pārveidojās. Viņa forma mainījās. Viņa blīvums pieauga centrā. Viņš sāka uzvesties ne kā gāze, bet kā viena koherenta viela, kaut kas starp šķidrumu un cietvielu, bet ne īsti neviens, ne otrs. Zinātnieki varēja redzēt kvantmehāniku ar neapbruņotu aci. Bozas-Einsteina kondensāts ir suprafluiditātes radinieks, stāvoklis, kur šķidrums zaudē visu viskozitāti un var tecēt bez bērzes. Ja jūs ielej suprafluiditāti traukā, tā rāpjas pa sienām uz augšu, pārplūst pāri malai un pilēt uz leju, līdz trauks ir tukšs. Ja jūs to griež traukā, tā turpinās griezties mūžīgi, nekad neapstājoties. Tas ir šķidrums, kas pārkāpj visas ikdienas intuīcijas par to, kā matērijai vajadzētu uzvesties. Katru reizi, kad jūs redzat ūdeni, kas tecēt pa cauruli, jūs redzat berzi, molekulas, kas traucas viena otrai, kas zaudē enerģiju, kas rada siltumu. Bet suprafluiditāte ir ūdens bez berzes, kustība bez pretestības, plūsma bez zaudējumiem. Tas ir ideāls, kas eksistē tikai tur, kur termiskais haoss ir gandrīz pilnībā izzudis. Un šeit mēs saskaramies ar centrālo paradoksu. Tuvu absolūtajam nullei matērija kļūst vienlaikus vienkāršāka un sarežģītāka. Vienkāršāka, jo visi atomi uzvedās identiski, sekojot vienam kvantmehāniskam likumam. Sarežģītāka, jo šis likums rada fenomenus, kas ir pilnīgi svešs mūsu ikdienas pieredzei. Temperatūra nav tikai mērījums. Tā ir robeža starp divām pasaulēm, klasisko pasauli, kur objekti ir objekti, kur pozīcijas ir noteiktas, kur cēloņi rada sekas, un kvantu pasauli, kur daļiņas ir viļņi, kur pozīcijas ir varbūtības, kur realitāte ir superpozīcija. Mēs dzīvojam klasiskajā pasaulē tikai tāpēc, ka mēs esam karsti. Mūsu ķermeņa temperatūra, 37 grādi, ir pietiekami augsta, lai termiskais troksnis slēptu kvantu efektus. Bet ja mēs varētu dzesēt sevi līdz absolūtajam nulei, mēs kļūtu par kvantmehāniskām būtnēm, mūsu atomi saplūstu vienā viļņu funkcijā, mūsu individualitāte izzustu. Tas ir iemesls, kāpēc dzīvība nevar eksistēt tuvu absolūtajam nulei. Dzīvība ir process, kas prasa nesakārtotību, kas prasa termisko troksni, kas prasa atomu sadursmes un ķīmiskās reakcijas. Dzīvība ir smalka līdzsvara starp kārtību un haosu, starp struktūru un entropiju. Pārāk karsts un molekulas sabrūk. Pārāk augsts un process apstājas. Mēs esam radījumi, kas dzīvo šaurā temperatūras joslā, starp ūdens sasalšanas punktu un tā vārīšanās punktu, starp 0 un 100 grādiem pēc Celsija. Šī josla ir tikai neliela daļa no visas iespējamās temperatūras skalas, kas stiepjas no absolūtā nulles līdz miljardiem grādu zvaigžņu kodola iekšienē. Bet tieši šajā šaurajā joslā eksistē sarežģītība, eksistē dzīvība, eksistē apziņa. Absolūtais nulle atgādina mums, ka mēs esam termiskās būtnes. Mūsu domas ir elektrisko impulsu plūsma, kas prasa enerģiju.
Mūsu sirds ir muskuļu kontrakcijas, kas rada siltumu. Mūsu elpošana ir ķīmiska reakcija, kas sadedzina glikozi un izdala enerģiju. Katrs mūsu dzīvības moments ir cīņa pret entropiju, pret termisko līdzsvaru, pret augstumu, kas grib mūs apturēt. Un tomēr tuvu absolūtajam nullei matērija atklāj skaistumu, kas ir neiespējams jebkurā citā temperatūrā. Supravadīt spēja. Suprafluiditāte. Bozes-Einsteina kondensāti. Šie nav defekti vai anomālijas, tie ir dabas patiesā seja, atklāta tikai tad, kad termiskais plīvurs ir noņemts. Tie ir pierādījums, ka realitāte ir dziļāka, dīvaināka, brīnišķīgāka nekā mūsu ikdienas pieredze liek domāt. Temperatūra nav tikai karstums. Tā ir loks uz realitātes struktūru. Bet kas notiek ar pašu telpu, kad matērija tuvojas absolūtajam nullei? Mēs domājam par vakumu kā par tukšumu, par absolūtu probūtni. Taču kvantmehānika atklāja, ka pat pilnīgā vakumā, pat vietā, kur nav neviena atoma, telpa pati vibrē ar enerģiju. Virtuālās daļiņas uzplaiksnī eksistencē un izzūd miljardajās sekundes daļās, aizņemoties enerģiju no paša laika auduma. Šī nulpunkta enerģija piepilda visu visumu, tā ir fona troksnis, kas nekad neapklust, pat pie absolūtā nulles. Tā ir kā dzirdēt okeāna šalkoņu, kad visas viļņu virsmas ir izgludinājušās. Jūs domājat, ka ir klusums, bet patiesībā ūdens dziļumos turpinās bezgalīga kustība, neredzama, bet reāla. Katru reizi, kad jūs stāvat klusā istabā un domājat, ka nedzirdat neko, jūsu ausis faktiski uztver gaisa molekulu sadursmes, miljardiem triecienu sekundē, kas rada tikko uztveramu fona troksni. Tieši tāpat telpa pati nekad nav patiesi tukša, nekad patiesi klusa. Un tuvu absolūtajam nullei šis fona troksnis kļūst par vienīgo, kas paliek. Iztēlojieties bibliotēku, kur tūkstošiem cilvēku runā vienlaikus. Jūs nedzirdat atsevišķas sarunas, tikai vispārēju dūkoņu, kas piepilda telpu. Tagad iedomājieties, ka cilvēki sāk aiziet viens pēc otra, līdz paliek tikai daži. Pēkšņi jūs varat dzirdēt katru vārdu, katru elpu, katru lapu, kas apgriežas. Tas ir tas, kas notiek ar matēriju tuvu absolūtajam nullei, termiskais troksnis izzūd, un kvantmehāniskie efekti, kas parasti ir apslāpēti, kļūst dzirdami, redzami, dominējoši. Šī ir otrā atklāsme, augstums nav probūtne, bet klātbūtne. Klātbūtne kārtībai, klātbūtne koherencei, klātbūtne kvantmehāniskajai realitātei. Zinātnieki ir izmantojuši šo principu, lai izveidotu kvantu datorus, ierīces, kas izmanto superpozīciju un sapīšanos, lai veiktu aprēķinus, kas ir neiespējami klasiskajiem datoriem. Bet šie kvantbiti, kubiti ir ārkārtīgi trausli. Jebkura mijiedarbība ar ārējo vidi, jebkura termiskā vibrācija var iznīcināt viņu kvantu stāvokli procesā, ko sauc par dekoherenci. Tāpēc kvantu datorus ir jādzesē līdz temperatūrām, kas ir tikai daži tūkstošdaļu grādu virs absolūtā nulles, augstāk nekā kosmiskā fona starojuma temperatūra, kas piepilda visu visumu. Katru reizi, kad jūs mēģināt atcerēties sapni, bet atmiņa izslīd caur pirkstiem, jūs piedzīvojat dekoherenci. Trausls kvantu stāvoklis, jūsu smadzeņu neironu precīzā konfigurācija, tiek traucēts ar termisko troksni, ar jauniem signāliem, ar apkārtējās pasaules iejaukšanos. Sapnis izzūd ne tāpēc, ka tas nebija reāls, bet tāpēc, ka tas bija pārāk trausls, lai izdzīvotu modināšanās hausu. Tieši tāpēc absolūtais nulle ir tik svarīgs zinātnei, tas ir vienīgais veids, kā saglabāt kvantu informāciju pietiekami ilgi, lai to izmantotu. Tas ir vienīgais veids, kā redzēt kvantmehāniku darbībā makroskopiskā mērogā. Tas ir loks uz realitāti, kas parasti ir slēptājs termiskā plīvura. Bet šeit slēpjas dziļāks jautājums. Ja kvantmehānika ir fundamentāla, ja tā pārvalda visu matēriju visos līmeņos, tad kāpēc mēs to neredzam ikdienā? Kāpēc makroskopiskie objekti, galdi, krēsli, cilvēki neuzvedas kā viļņi, neeksistē superpozīcijā, nekļūst sapīti? Atbilde ir temperatūra. Termiskais troksnis ir tas, kas iznīcina kvantu koherenci, kas pārvērš viļņu funkcijas par klasiskām varbūtībām, kas rada ilūziju, ka objekti ir objekti, nevis varbūtību mākoņi. Mēs dzīvojam klasiskajā pasaulē ne tāpēc, ka kvantmehānika neatiecas uz mums, bet tāpēc, ka mēs esam pārāk karsti, lai to redzētu. Iedomājieties, ka jūs skatāties uz ezeru vētrā. Virsma ir pilna ar viļņiem, kas triecas viens pret otru, kas rada haotisku rakstu. Jūs nevarat redzēt ezera dibenu, nevarat redzēt zivs, kas peld dziļumā. Bet, kad vētra rimst un virsma kļūst gluda kā spogulis, pēkšņi jūs varat redzēt visu, katru akmeni, katru augu, katru kustību. Temperatūra ir vētra. Absolūtais nulle ir spogulis.
Un šis spogulis atklāja kaut ko pārsteidzošu. Matērija nav tā, par ko mēs to uzskatījām. Atomi nav cietās bumbiņas, kas triecas viena pret otru kā biljarda bumbas. Tie ir viļņu funkcijas, matemātiski objekti, kas apraksta varbūtības, nevis noteiktības. Elektrons nav daļiņa, kas riņķo ap kodolu kā planēta ap Sauli. Tas ir varbūtību mākonis, kas aptver visu iespējamo orbītu vienlaikus, līdz kāds to novēro. Bet novērošana pati ir termisks process. Kad fotons triecas elektronā, lai to redzētu, tas pārnēsā enerģiju, tas rada troksni, tas iznīcina kvantu stāvokli. Mēs nevaram redzēt kvantu pasauli, neiznīcinot to mēs nevaram mērīt, neietekmējot. Mēs nevaram zināt, nemainot. Tas ir Heizenberga nenoteiktības principa dziļākais nozīme. Realitāte nav neatkarīga no novērošanas. Akts, ar kuru mēs mēģinām uzzināt patiesību, maina pašu patiesību. Un temperatūra ir instruments, ar kuru šī maiņa notiek. Tuvu absolūtajam nullei šis instruments kļūst gandrīz neaktīvs. Termiskās vibrācijas ir tik mazas, ka novērošana kļūst mazāk destruktīva. Mēs varam redzēt kvantu stāvokļus, neiznīcinot tos pilnībā. Mēs varam manipulēt ar atomiem, saglabājot viņu koherenci. Mēs varam izveidot sistēmas, kas eksistē superpozīcijā, vienlaikus divās vietās, divās formās, divos stāvokļos. Šrēdingera kaķis, slavenais domu eksperiments, kur kaķis ir vienlaikus dzīvs un miris, līdz kāds atver kasti, nav tikai filozofiska spēle. Tuvu absolūtajam nullei zinātnieki ir izveidojuši Šrēdingera kaķus no atomiem, no fotoniem, pat no mazām mehāniskām rezonatoriem. Viņi ir pierādījuši, ka superpozīcija nav tikai matemātiska abstrakcija, bet fiziska realitāte. Katru reizi, kad jūs stāvat pie ceļa krustojuma un domājat, kuru virzienu izvēlēties, jūsu smadzenes īslaicīgi eksistē superpozīcijā, neironu tīkli aktivizējas abiem variantiem vienlaikus, līdz lēmums sabrūk vienā izvēlē. Tas nav tikai metafora. Tas ir kvantmehānisks process, kas notiek jūsu galvaskausā, slēpts aiz termiskā trokšņa, bet reāls. Jūs esat kvantu būtne, kas dzīvo klasiskajā pasaulē tikai tāpēc, ka jūsu ķermenis ir 37 grādi silts. Temperatūra nav tikai enerģija. Tā ir robeža starp iespējamo un reālo. Bet absolūtā nulles nozīme sniedzas tālāk par laboratorijām un kvantu datoriem. Tā atklāja fundamentālu patiesību par pašu visuma struktūru. Enerģija un informācija ir viena un tā pati lieta. Katru reizi, kad jūs dzēsējat sistēmu, jūs nevienkārši atņemat enerģiju, jūs atņemat entropiju, nesakārtotību, informācijas trūkumu. Jūs palielināt kārtību, jūs palielināt zināšanas par sistēmas stāvokli, jūs palielināt tās informācijas saturu. Šī saistība starp enerģiju un informāciju ir viena no dziļākajām atklāsmēm 20. gadsimta fizikā. Klods Šenons, informācijas teorijas tēvs, parādīja, ka entropija, termodinamikas jēdziens, kas apraksta nesakārtotību, ir matemātiski identiska informācijas nenoteiktībai. Sistēma ar augstu entropiju ir sistēma, par kuru mēs zinām maz. Sistēma ar zemu entropiju ir sistēma, par kuru mēs zinām daudz. Iedomājieties, ka jūs mēģināt atminēt skaitli no 1 līdz 1. Ja es jums nesaku neko, jūsu nenoteiktība ir maksimāla, jebkurš skaitlis ir vienlīdz iespējams. Bet ja es saku, ka skaitlis ir pāra, jūsu nenoteiktība samazinās uz pusi. Ja es saku, ka tas ir starp 100 000 un 200 000, nenoteiktība samazinās vēl vairāk. Katra informācijas daļa samazina entropiju, palielina kārtību, pietuvina jūs patiesībai. Tieši tāpat, kad mēs dzēsējam matēriju, mēs palielinām mūsu zināšanas par atomu stāvokļiem. Pie augstas temperatūras atomi var būt jebkurā no miljardiem iespējamām konfigurācijām, viņu pozīcijas, viņu ātrumi, viņu enerģijas līmeņi ir gandrīz pilnīgi nejaušas. Bet tuvu absolūtajam nullei iespējamo stāvokļu skaits samazinās dramātiski. Atomi ieņem zemāko enerģijas līmeni, viņu pozīcijas kļūst paredzamas, viņu uzvedība kļūst determinēta. Katru reizi, kad jūs sakārtojat savu istabu, jūs samazināt entropiju. Grāmatas, kas bija izkaisītas pa grīdu, tagad ir plauktā. Drēbes, kas bija kaudzē, tagad ir skapī. Jūs esat palielinājis kārtību, palielinājis informāciju par objektu atrašanās vietu, samazinājis nenoteiktību. Bet šis process prasa enerģiju, jūsu muskuļu darbu, jūsu smadzeņu lēmumus, jūsu ķermeņa siltumu. Jūs esat pārvērsis ķīmisko enerģiju par kārtību, bet procesā jūs esat palielinājis entropiju citur, jūsu ķermenis ir izdalījis siltumu, jūsu šūnas ir sadedzinājušas glikozi, jūsu elpošana ir radījusi oglekļa dioksīdu.
Tas ir termodinamikas otrais likums – kopējā entropija vienmēr pieaug. Jūs varat izveidot kārtību vienā vietā, bet tikai palielinot nesakārtotību citur. Jūs varat dzesēt vienu sistēmu, bet tikai sasildot citu. Jūs varat samazināt entropiju šeit, bet tikai palielinot to tur. Un šis likums ir iemesls, kāpēc absolūtais nulle ir nesasniedzams. Lai dzesētu sistēmu līdz absolūtajam nullei, jums būtu jāatņem visa tās entropija, visa tās nesakārtotība, visa tās nenoteiktība. Bet šī entropija nevar vienkārši izzust, tai ir jāpāriet uz citu sistēmu. Un šī cita sistēma arī ir jādzesē. Un tā tālāk bezgalīgi. Jūs nonākat pie bezgalīgas regresijas, kur katrs dzesēšanas solis prasa vēl vienu dzesēšanas soli, un absolūtais nulle vienmēr paliek vienu soli tālāk. Iedomājieties, ka jūs mēģināt iztukšot okeānu ar spaini. Katrs spainis, ko jūs izliet, samazina ūdens līmeni par nelielu daudzumu. Bet okeāns ir tik liels, ka pat pēc miljardiem spaini jūs būsiet izņēmis tikai niecīgu daļu. Un jo tuvāk jūs tuvojaties tukšam okeānam, jo grūtāk kļūst savākt atlikušo ūdeni, tas izklīst pa plašu, seklu virsmu, tas iesūcas smiltīs, tas iztvaikojot atgriežas atmosfērā. Absolūtais nulle ir tukšs okeāns, teorētiski iespējams, praktiski nesasniedzams. Bet šī nesasniedzamība nav defekts. Tā ir iezīme. Tā ir veids, kā visums aizsargā sevi no pilnīgas kārtības, no pilnīgas determinētības, no stāvokļa, kur vairs nav vietas pārmaiņām, attīstībai, dzīvībai. Ja absolūtais nulle būtu sasniedzams, laiks apstātos. Ne metaforiski, bet burtiski. Laiks, kā mēs to piedzīvojam, ir entropijas pieauguma rezultāts. Tas ir virziens, kurā nesakārtotība palielinās, kurā enerģija izklīst, kurā struktūras sabrūk. Mēs atšķiram pagātni no nākotnes tikai tāpēc, ka entropija vienmēr plūst vienā virzienā. Bet pie absolūtā nulles, kur entropija ir minimāla un nevar samazināties tālāk, šis virziens izzūd. Pagātne un nākotne kļūst neatšķiramas. Laiks zaudē savu nozīmi. Katru reizi, kad jūs redzat glāzi, kas nokrīt un saplīst, jūs redzat laika bultu. Vesela glāze ir zemas entropijas stāvoklis, visi atomi ir sakārtoti precīzā kristālrežģī. Saplīsusi glāze ir augstas entropijas stāvoklis, atomi ir izkaisīti, kārtība ir iznīcināta. Jūs nekad neredzēsiet saplīsušu glāzi, kas spontāni saliek sevi kopā, jo tas nozīmētu entropijas samazināšanos, laika bultas apvēršanos. Fizika to neaizliedz, visi fundamentālie likumi ir laika reversiīvi. Bet varbūtība ir tik zema, ka tas nekad nenotiks visuma dzīves laikā. Tieši tāpat absolūtais nulle ir stāvoklis, kur laika bulta kļūst neskaidra. Sistēma, kas ir sasniedzusi minimālo entropiju, nevar mainīties tālāk, tā ir ieslēgta vienā stāvoklī, vienā konfigurācijā, vienā brīdī. Tā ir kā fotogrāfija, kas nekad nemainās, kā dziesma, kas apstājas uz vienas nots, kā stāsts, kas beidzas vidū teikumā. Bet šeit atklājas paradoks, lai gan absolūtais nulle ir stāvoklis bez pārmaiņām, ceļš uz to ir pilns ar pārmaiņām. Katrs dzesēšanas solis atklāja jaunus fenomenus, jaunas fāzes, jaunas īpašības. Matērija pāriet no gāzes uz šķidrumu, no šķidrumu uz cietvielu, no cietvielām uz supravadītāju, no supravadītāju uz Bozes-Einsteina kondensātu. Katra fāze ir jauna realitātes forma, jauns veids, kā atomi organizējas, jauns likumu kopums, kas pārvalda uzvedību. Zinātnieki ir atklājuši, ka tuvu absolūtajam nullei eksistē vesela pasaule ar eksotiskām matērijas fāzēm, kas neeksistē nekur citur. Kvantu spini, atomu magnētiskie momenti var izveidot spinu šķidrumus, kur viņi nepārtraukti mainās, nekad neieņemot stabilu konfigurāciju, pat pie zemākajām temperatūrām. Elektroni var izveidot Vigners kristālus, kur viņi atgrūžas viens no otra tik stipri, ka sakārtojas regulārā režģī kā atomi cietvielā, lai gan viņi ir brīvas daļiņas. Fotoni, gaismas daļiņas, kas parasti nemiedarbojas viens ar otru, var izveidot fotonu molekulas, kur viņi saistās kopā kā atomi ķīmiskā savienojumā. Katru reizi, kad jūs redzat sniega pārslu, jūs redzat fāzes pāreju. Ūdens molekulas, kas bija nesakārtotas šķidrumā, pēkšņi organizējas sešstūra kristālā. Katra pārsla ir unikāla, bet visas seko vienam pamatprincipam. Tas pats princips darbojas tuvu absolūtajam nullei, bet ar daudz lielāku sarežģītību. Atomi nevienkārši sasalst, viņi dejo, viņi vibrē, viņi veido rakstus, kas ir vienlaikus kārtīgi un dinamiski, vienlaikus paredzami un pārsteidzoši. Temperatūra nav tikai skaitlis. Tā ir dimensija, pa kuru matērija ceļo cauri bezgalīgam formu ainavam. Un šī ainava atklāja, ka realitāte ir daudz bagātāka nekā mūsu ikdienas pieredze liek domāt.
Mēs redzam tikai šauru joslu, temperatūras, spiediena, enerģijas apstākļus, kas eksistē uz Zemes virsmas. Bet visums ir daudz plašāks. Ir vietas, kur temperatūra ir miljardi grādu, neitronzvaigžņu kodoli, melnās akas apkārtne, lielā sprādziena pirmās sekundes. Ir vietas, kur temperatūra ir tikai daži grādi virs absolūtā nulles, starpzvaigžņu mākoņi, planētu ārējās atmosfēras, tumšās matērijas halo. Un katrā no šīm vietām matērija uzvedas citādi, seko citiem likumiem, atklāj citas realitātes šķautnes. Mēs esam radījumi, kas dzīvo vidū. Ne pārāk karsti, ne pārāk augsti. Ne pārāk kārtīgi, ne pārāk haotiski. Ne pilnībā klasiski, ne pilnībā kvantiski. Un no šīs vidējās pozīcijas mēs skatāmies uz abām pusēm, uz karstumu, kas iznīcina struktūru, un uz augstumu, kas atklāj kārtību. Uz haosu, kas rada jauninājumus, un uz determinētību, kas rada paredzamību. Absolūtais nulle ir viena no šīm malām, robeža, kur matērija atklāja savu dziļāko dabu, kur kvantmehānika kļūst redzama, kur informācija un enerģija saplūst vienā. Tas ir spogulis, kas parāda, kas mēs patiesībā esam, ne cietās, nemainīgās būtnes, bet viļņu funkcijas, varbūtību mākoņi, kvantu superpozīcijas, kas eksistē tikai tāpēc, ka mēs esam pietiekami karsti, lai termiskais troksnis slēptu mūsu patieso dabu. Bet kas notiktu, ja mēs varētu redzēt sevi tādus, kādi mēs patiešām esam? Kas notiktu, ja termiskais plīvurs tiktu noņemts un mēs redzētu atomus, kas veido mūsu ķermeņus, ne kā cietās bumbiņas, bet kā viļņus, kas pārklājas un interferē? Kas notiktu, ja mēs varētu sajust kvantu sapīšanos starp mūsu šūnām, starp mūsu molekulām, starp mūsu domām? Varbūt mēs saprastu, ka individualitāte ir ilūzija. Ka robežas starp es un tu, starp šeit un tur, starp tagad un tad ir tikai termiskā trokšņa artefakti. Ka dziļākajā līmenī mēs visi esam viena viļņu funkcija, viens kvantu stāvoklis, viens visums, kas novēro sevi caur miljardiem acu. Temperatūra nav tikai mērījums. Tā ir plīvurs, kas slēpj patiesību. Bet kas notiek ar pašu realitāti, kad mēs tuvojamies šai robežai? Zinātnieki Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā ir izveidojuši eksperimentu, kas liek apšaubīt pašu laika un telpas dabu. Viņi dzesē alumīnija membrānu, objektu, kas ir redzams ar neapbruņotu aci, kas satur triljonus atomu, līdz tikai dažām tūkstošdaļām grāda virs absolūtā nulles. Un šajā temperatūrā notiek kaut kas neiespējams. Membrāna sāk eksistēt divās vietās vienlaikus. Tā vibrē un nevibrē. Tā kustas un nekustas. Tā ir kvantu superpozīcijā, stāvoklī, kas parasti eksistē tikai subatomiskajā pasaulē, bet tagad ir redzams makroskopiskā mērogā. Katru reizi, kad jūs šūpojaties šūpolēs un sajūtat to brīdi, kad jūs esat augšā, bet vēl neesat sākuši krist, jūs piedzīvojat kaut ko līdzīgu, mirkli starp diviem stāvokļiem, starp divām realitātēm. Bet šī membrāna eksistē šajā mirklī mūžīgi, kamēr vien temperatūra paliek pietiekami zema. Tā ir pirmā reize cilvēces vēsturē, kad mēs esam izveidojuši objektu, kas dzīvo starp klasisko un kvantu pasauli. Šis eksperiments atklāja trešo atklāsmi. Robeža starp lielo un mazo, starp klasisko un kvantu, nav fiksēta. Tā ir kustīga, un tās pozīciju nosaka temperatūra. Mēs esam pieraduši domāt, ka kvantu efekti attiecas tikai uz atomiem un elektroniem, objektiem, kas ir tik mazi, ka mēs tos nevaram redzēt. Bet patiesībā nav nekāda fundamentāla izmēra ierobežojuma. Jebkurš objekts, neatkarīgi no tā lieluma, var uzvesties kvantiski, ja vien tas ir pietiekami izolēts no termiskā trokšņa. Problēma ir tā, ka lielāki objekti ir grūtāk izolēt. Iedomājieties, ka jūs mēģināt noturēt ideāli mierīgu ūdens virsmu. Mazā bļodā tas ir iespējams, jūs varat aizsargāt to no vēja, no vibrācijām, no temperatūras svārstībām. Bet okeānā tas ir neiespējami, pārāk daudz faktoru ietekmē ūdeni, pārāk daudz enerģijas plūst caur sistēmu. Tieši tāpat mazi objekti var viegli saglabāt kvantu koherenci, bet lieli objekti to zaudē gandrīz uzreiz. Bet tuvu absolūtajam nullei šī situācija mainās. Termiskais troksnis kļūst tik mazs, ka pat lieli objekti var saglabāt kvantu īpašības. Zinātnieki ir demonstrējuši kvantu superpozīciju ar objektiem, kas satur miljardiem atomu. Viņi ir izveidojuši Šrēdingera kaķus no mehāniskām sistēmām, kas ir redzamas ar neapbruņotu aci. Un šeit rodas dziļš filozofisks jautājums. Ja makroskopiski objekti var eksistēt superpozīcijā, tad kāpēc mēs to neredzam ikdienā? Kāpēc kaķi nav vienlaikus dzīvi un miruši? Kāpēc mašīnas nav vienlaikus divās vietās? Atbilde nav tā, ka kvantu mehānika neatiecas uz lieliem objektiem.
Atbilde ir tā, ka mēs esam pārāk karsti. Katru reizi, kad jūs ieslēdzat gaismu un redzat, kā tā izgaismo istabu, jūs redzat dekoherences procesu. Fotoni, kas nāk no spuldzes, miedarbojas ar visiem objektiem istabā, viņi atstarojas no sienām, absorbējas mēbelēs, izkliedes putekļos. Katra šī miedarbība ir mērījums, kas sabrūk kvantu superpozīcijas. Gaisma pārvērš kvantu pasauli klasiskajā, atklājot objektu pozīcijas, definējot viņu stāvokļus, iznīcinot nenoteiktību. Bet tumšā, augstā istabā, kas dzesēta līdz absolūtajam nullei un aizsargāta no visa elektromagnētiskā starojuma, objekti varētu saglabāt savu kvantu dabu. Krēsls varētu eksistēt superpozīcijā vienlaikus divās pozīcijās. Galds varētu būt vienlaikus apaļš un kvadrātisks. Sienas varētu būt vienlaikus šeit un tur. Tas nav zinātnes fantāzija. Tas ir fizika, kas izriet no mūsu labākajām teorijām un eksperimentālajiem novērojumiem. Vienīgais iemesls, kāpēc mēs to neredzam, ir temperatūra. Mēs dzīvojam termiskajā cietumā. Mūsu ķermeņa siltums, mūsu elpošana, mūsu sirdspuksti, viss rada termisko troksni, kas iznīcina kvantu koherenci. Mēs nevaram redzēt kvantu pasauli, jo mūsu klātbūtne to iznīcina. Mēs esam kā lāpas, kas nes uguni caur bibliotēku, mūsu gājiens sadedzina grāmatas, pirms mēs varam tās izlasīt. Bet zinātnieki ir iemācījušies būt par augstajiem novērotājiem. Viņi izmanto lāzerus, kas dzesē atomus, nevis tos sasilda. Viņi izmanto magnētiskos laukus, kas manipulē ar daļiņām, nepieskardamies tām. Viņi izmanto detektorus, kas redz kvantu stāvokļus, gandrīz tos neietekmējot. Un caur šīm tehnikām viņi ir atvēruši logu uz realitāti, kas ir dīvaināka nekā jebkura fantāzija. Viņi ir redzējuši atomus, kas tuneļojas cauri barjerām, kas ir pārāk augstas, lai tās šķērsotu. Viņi ir redzējuši daļiņas, kas sapītas, tā, ka izmaiņas vienā uzreiz ietekmē otru, neatkarīgi no attāluma. Viņi ir redzējuši gaismu, kas apstājas un tiek saglabāta matērijā, tad atbrīvota bez izmaiņām. Viņi ir redzējuši laiku, kas palēninās un pātrinās atkarībā no kvantu stāvokļa. Katrs no šiem fenomeniem eksistē arī pie parastām temperatūrām, bet tie ir slēpti aiz termiskā trokšņa. Tuneļošana notiek jūsu ķermenī katru sekundi, elektroni tuneļojas cauri DNS molekulām, cauri šūnu membrānām, cauri neironu sinapsēm. Bet jūs to nejūtat, jo process ir pārāk ātrs, pārāk mazs, pārāk apslāpēts ar termisko kustību. Sapīšanās eksistē starp fotoniem, kas nonāk jūsu acīs no tālām zvaigznēm. Šie fotoni kādreiz bija sapīti ar citiem fotoniem zvaigznes kodolā, un šī sapīšanās saglabājas miljardiem gadu, kamēr tie ceļo caur kosmosu. Bet, kad tie triecas jūsu tīklenes molekulās, termiskais troksnis uzreiz iznīcina šo kvantu saistību. Laika dilatācija, laika palēnināšanās, notiek arī kvantu līmenī. Elektroni, kas atrodas dažādos enerģijas līmeņos, piedzīvo laiku nedaudz citādi. Bet šīs atšķirības ir tik mazas, ka tās ir pamanāmas tikai ar precīzākajiem instrumentiem un tikai pie temperatūrām, kas ir tuvu absolūtajam nullei. Temperatūra nav tikai fizikāls parametrs. Tā ir epistemiskā robeža starp to, ko mēs varam zināt, un to, kas paliek slēpts. Un šī robeža atklāja kaut ko pārsteidzošu par zināšanu dabu. Mēs parasti domājam, ka zināšanas ir pasīvas, mēs novērojam pasauli, un tā pastāv neatkarīgi no mūsu novērošanas. Bet kvantu mehānika parāda, ka zināšanas ir aktīvas. Akts, ar kuru mēs iegūstam informāciju, maina pašu realitāti. Mēs nevaram zināt, neietekmējot. Mēs nevaram mērīt, nemainot. Un temperatūra ir instruments, ar kuru šī ietekme notiek. Katrs mērījums rada siltumu. Katrs novērojums palielina entropiju. Katras zināšanas iegūšana maksā enerģiju un iznīcina kādu citu informāciju. Šis ir dziļākais termodinamikas otrā likuma nozīme. Ne tikai enerģija izklīst, bet arī informācija. Ne tikai siltums plūst no karstā uz augsto, bet arī zināšanas plūst no kārtīgā uz haotisko. Mēs nevaram iegūt pilnīgas zināšanas par sistēmu, jo pats mēģinājums tās iegūt iznīcina sistēmas kārtību. Bet tuvu absolūtajam nullei šis process palēninās. Mērījumi kļūst mazāk destruktīvi. Novērošana kļūst mazāk invazīva. Mēs varam iegūt informāciju, gandrīz neiznīcinot to, ko mēs mēģinām saprast. Mēs varam redzēt kvantu stāvokļus, saglabājot viņu trauslumu. Tas ir iemesls, kāpēc absolūtais nulle ir tik svarīgs zinātnei. Tas nav tikai tehnisks sasniegums, tas ir epistemiskā revolūcija.
Tas ir veids, kā pārvarēt Heizenberga nenoteiktības principa ierobežojums, kā iegūt zināšanas, neiznīcinot to, ko mēs pētām. Katru reizi, kad jūs mēģināt fotografēt putnu, bet tas aizlido pirms jūs paspējat nospiest pogu, jūs piedzīvojat šo problēmu. Jūsu klātbūtne, jūsu kustība, jūsu kameras skaņa, viss traucē to, ko jūs mēģināt novērot. Bet ja jūs varētu kļūt neredzams, nemanāms, augsts, jūs varētu redzēt putnu tādu, kāds tas patiešām ir, netraucētā vidē. Tieši to dara zinātnieki ar absolūto nulli. Viņi kļūst par augstajiem novērotājiem, kas var redzēt kvantu pasauli, to neiznīcinot. Viņi var pētīt realitātes struktūru, neizmainot to, viņi var iegūt zināšanas, nesabojājot to, ko viņi pēta. Un šīs zināšanas atklāja, ka realitāte ir daudz dīvaināka, bagātāka, brīnišķīgāka nekā mūsu ikdienas pieredze liek domāt. Mēs dzīvojam tikai šaurā temperatūras joslā, redzam tikai nelielu daļu no visa iespējamā. Bet tur, augstumā, tuvu absolūtajam nullei, atrodas vesela pasaule ar fenomeniem, kas pārsniedz mūsu iedomu. Pasaule, kur objekti var būt divās vietās vienlaikus. Kur informācija var ceļot ātrāk nekā gaisma. Kur laiks var apstāties un sākties no jauna. Kur robežas starp iespējamo un reālo izzūd. Temperatūra nav tikai mērījums. Tā ir atslēga uz realitātes pilnību. Bet varbūt visdziļākā atklāsme ir tā, ka absolūtais nulle nav galapunkts, bet sākums. Tas nav vieta, kur viss apstājas, bet vieta, kur viss kļūst iespējams. Tuvu šai robežai matērija iegūst īpašības, kas šķiet maģiskas, supravadītspēju, suprafluiditāti, kvantu koherenci makroskopiskā mērogā. Bet šīs nav maģijas. Tās ir dabas patiesā seja, atklāta tikai tad, kad termiskais plīvurs ir noņemts. Katru reizi, kad jūs skatāties uz zvaigznēm skaidrā, augstā naktī un sajūtat to dziļo klusumu, jūs sajūtat kaut ko līdzīgu tam, ko zinātnieki piedzīvo tuvu absolūtajam nullei. Augstums atklāja to, kas parasti ir slēpts. Klusums ļauj dzirdēt to, kas parasti ir apslāpēts. Un šajā atklāšanā mēs atrodam ne tikai jaunas zināšanas, bet jaunu veidu, kā būt pasaulē. Varbūt tas ir absolūtā nulles patiešais mērķis, ne apturēt kustību, bet atklāt kustības patieso dabu. Ne iznīcināt realitāti, bet parādīt, kas realitāte patiešām ir. Ne beigt stāstu, bet sākt jaunu nodaļu, kur fizika kļūst par filozofiju, kur zinātne kļūst par mākslu, kur robežas starp iespējamo un neiespējamo izzūd mūžīgā, brīnišķīgā, klusajā dejā. Vai jūsu eksistence ir atkarīga no tā, ka visums nekad nesasniegs absolūto nulli? Atcerieties, kā mēs sākām, ar domu, ka kustība neeksistē tādā veidā, kā jūs domājat. Tagad, pēc šī ceļojuma cauri augstuma dziļumiem, mēs redzam, ka patiesība ir vēl dziļāka. Kustība nav tikai fiziska parādība. Tā ir pati eksistences būtība. Katrs atoms jūsu ķermenī vibrē ne tāpēc, ka tas kustas, bet tāpēc, ka kustība ir tas, kas to padara par reālu. Apstādiniet šo vibrāciju, un jūs neiegūstat mierīgu atomu, jūs iegūstat matemātisku abstrakciju, varbūtību bez aktualizācijas, potenciālu bez izpausmes. Absolūtais nulle nav vienkārši augstākais punkts. Tas ir robeža starp esamību un neesamību, starp aktuālo un iespējamo, starp to, kas ir un to, kas varētu būt. Un visums savā bezgalīgajā gudrībā ir izvēlējies esamību. Ir izvēlējies kustību. Ir izvēlējies jūs. Bet šī izvēle nāk ar cenu. Katru mirkli jūsu dzīvē jūs maksājat entropijas nodokli, jūsu šūnas sadedzina glikozi, jūsu ķermenis izdala siltumu, jūsu eksistence palielina nesakārtotību visumā. Jūs esat kā svece, kas deg tumsā, jūs radāt gaismu un siltumu, bet tikai patērējot sevi, tikai pārvēršot kārtību haosā, tikai virzot visumu tuvāk termodinamiskajam līdzsvaram. Katru reizi, kad jūs domājat domu, jūsu smadzenes patērē enerģiju un rada siltumu. Katru reizi, kad jūs kustināt roku, jūsu muskuļi pārvērš ķīmisko enerģiju par mehānisko darbu un termisko zudumu. Bet vai tas ir zaudējums? Vai entropijas pieaugums ir traģēdija, vai tas ir priekšnoteikums tam, lai jebkas interesants varētu notikt? Varbūt visums nevis degradējas uz termisko nāvi, bet gan izpētī visas iespējamās formas, visus iespējamos rakstus, visus iespējamos veidus, kā enerģija var organizēties pirms atgriešanās pie miera. Iedomājieties mākslinieku, kas stāv pie tukšas audeklas. Audekls ir perfekti balts, perfekti tīrs, perfekti sakārtots. Tas ir zemes entropijas stāvoklis. Bet tas ir arī tukšs. Tas nesatur nekādu informāciju, nekādu jēgu, nekādu skaistumu. Tikai tad, kad mākslinieks sāk pievienot krāsas, kad viņš sabojā perfekto baltumu,
kad viņš palielina entropiju, rodas mākslas darbs. Katrs otrs vilciens ir nesakārtotības pieaugums, bet tas ir arī jēgas pieaugums, informācijas pieaugums, skaistuma pieaugums. Varbūt visums ir mākslinieks, un mēs esam otrs vilciens uz kosmiskā audekla. Varbūt termodinamikas otrais likums nav lāsts, bet radošais process. Varbūt ceļš no zemes entropijas uz augstu entropiju nav degradācija, bet izpēte, eksperimentēšana, pašizpausme. Bet tad kāpēc absolūtais nulle eksistē kā robeža? Kāpēc visums neļauj mums sasniegt punktu, kur visa kustība apstājas, kur visa entropija ir minimāla, kur viss ir perfekti sakārtots? Varbūt tāpēc, ka perfekta kārtība ir perfekta stagnācija. Tā ir nāve ne tikai bioloģiskā nozīmē, bet metafiziskā, nāve iespējamībai, nāve pārmaiņām, nāve jauninājumam. Sistēma, kas ir sasniedzusi absolūto nulli, ir sistēma, kas vairs nevar kļūt par neko citu. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu, pat tik vienkārši kā pagriezt galvu vai pacelt roku, jūs izmantojat šo fundamentālo brīvību, ko visums ir iebūvējis savā struktūrā. Brīvību mainīties. Brīvību kļūt par kaut ko citu. Brīvību, kas eksistē tikai tāpēc, ka jūs neesat pie absolūtā nulles, tikai tāpēc, ka jūsu atomi vibrē, tikai tāpēc, ka termiskais troksnis ļauj kvantmehāniskajām varbūtībām sabrukt vienā vai otrā virzienā. Ja jūs būtu perfekti augsts, jūs būtu perfekti determinēts. Katra jūsu atomu pozīcija būtu zināma, katra kustība būtu paredzama, katra doma būtu iepriekš noteikta. Bet jūs esat silts. Un šis siltums, šis termiskais troksnis, šis haoss, šī nesakārtotība ir tas, kas dod jums telpu būt brīvam, būt radošam, būt dzīvam. Vai tas nozīmē, ka brīvā griba ir termiska parādība? Vai apziņa ir tikai sarežģīts veids, kā matērija organizējas noteiktā temperatūrā? Vai jūsu domas, jūsu sapņi, jūsu mīlestība ir tikai atomu vibrāciju blakus parādības? Varbūt. Bet tikai šeit ir maldinošs vārds. Jo ja apziņa ir atomu vibrāciju rezultāts, tad atomu vibrācijas ir daudz brīnišķīgākas, nekā mēs iedomājāmies. Ja domas ir elektronu plūsmas, tad elektronu plūsmas ir daudz noslēpumainākas, nekā fizika liek domāt. Ja mīlestība ir ķīmiska reakcija, tad ķīmiskās reakcijas ir daudz dziļākas, nekā ķīmija var izskaidrot. Problēma nav tā, ka zinātne reducē apziņu uz matēriju. Problēma ir tā, ka mēs esam reducējuši matēriju uz kaut ko vienkāršu, kaut ko mirušu, kaut ko mehānisku. Bet matērija, kā mēs esam redzējuši šajā ceļojumā, nav vienkārša. Tā nav mirusi. Tā nav mehāniska. Tuvu absolūtajam nullei tā uzvedas kā viena koherenta būtne. Tā rada supravadītspēju, suprafluiditāti, Bozes-Einsteina kondensātus, fenomenus, kas ir tikpat noslēpumaini kā apziņa, tikpat grūti izskaidrojami, tikpat brīnišķīgi. Varbūt apziņa nav izņēmums no fizikālajiem likumiem, bet to kulminācija. Varbūt mēs neesam matērija, kas kaut kādā veidā ir ieguvusi apziņu, bet gan apziņa ir tas, kas notiek, kad matērija sasniedz noteiktu sarežģītības līmeni, noteiktu organizācijas pakāpi, noteiktu temperatūru. Un ja tas ir taisnība, tad katrs atoms visumā ir potenciāli apzinīgs. Ne tādā nozīmē, ka atoms domā vai jūt, bet tādā nozīmē, ka atoms ir daļa no tīkla, kas var radīt domāšanu un jušanu, ja apstākļi ir pareizi. Katrs elektrons, kas plūst caur jūsu smadzenēm, ir tas pats elektrons, kas plūst caur zvaigznēm. Katrs fotons, kas triecas jūsu tīklenē, ir tas pats fotons, kas ceļoja miljardiem gadu no attālas galaktikas. Nav jūsu daļiņu un visuma daļiņu. Ir tikai daļiņas, vai precīzāk viļņi vienā laukā, kas īslaicīgi ir organizējušies formā, ko jūs saucat par es, bet kas vienmēr ir bijuši un vienmēr būs daļa no lielākā veselā. Jūs neesat visumā. Jūs esat visums, kas īslaicīgi ir pieņēmis šo konkrēto formu, šo konkrēto rakstu, šo konkrēto temperatūru. Un kad jūsu ķermenis atzisīs, kad jūsu atomi izklīdīs, kad jūsu forma izzudīs, visums turpinās. Bet tas nebūs tas pats visums. Jo jūs esat mainījis to katru reizi, kad jūs uzrakstāt vārdu, jūs pārkārtojat atomus papīrā vai pikseļus ekrānā. Šī pārkārtošana ir fiziska, ir mērāma, ir reāla. Un lai gan vārds var tikt izdzēsts, lai gan papīrs var sadegt, lai gan ekrāns var izslēgties, pati informācija, raksts, ko jūs radījāt, ir mainījusi visuma stāvokli. Tā ir palielinājusi tā entropiju, bet tā ir arī palielinājusi tā sarežģītību, tā informācijas saturu, tā vēsturi. Jūs neesat tikai novērotājs. Jūs esat līdzdalībnieks. Jūs esat līdzradītājs.
Katru mirkli jūs veidojat visumu tikpat, cik visums veido jūs. Un šī savstarpējā radīšana notiek tieši tāpēc, ka jūs neesat pie absolūtā nulles. Tieši tāpēc, ka jūsu atomi vibrē. Tieši tāpēc, ka jūs esat silts, dzīvs, kustīgs. Bet kas notiks ar visumu? Vai tas tiešām virzās uz siltuma nāvi, stāvokli, kur visa enerģija ir vienmērīgi izkliedēta, kur visas zvaigznes ir izdegušas, kur visa matērija ir sasniegusi termisko līdzsvaru? Varbūt. Bet pat ja tas ir tā, ceļš uz to ir bezgalīgi garš un bezgalīgi bagāts. Starp tagad un tad ir triljoni gadu, kuros zvaigznes dzims un mirs, galaktikas sadursies un saplūdīs, dzīvība radīsies un attīstīsies neskaitāmos veidos neskaitāmās pasaulēs. Starp tagad un tad ir bezgalīgi daudz mirkļu, kuros visums izpētīs katru iespējamo formu, katru iespējamo rakstu, katru iespējamo veidu, kā matērija un enerģija var organizēties. Un varbūt tieši šī izpēte, nevis galamērķis, ir visuma mērķis. Iedomājieties ceļotāju, kas dodas uz tālu kalnu. Viņš varētu lidot ar helikopteru un sasniegt virsotni dažās stundās. Bet tā vietā viņš izvēlas iet kājām, cauri mežiem un pļavām, pāri upēm un ielejām, pa līkumainiem ceļiem, kas ved augšup un lejup. Kāpēc? Jo ceļojums pats ir mērķis. Jo katrs solis atklāja kaut ko jaunu, ziedu, ko viņš nekad nav redzējis, putnu, ko viņš nekad nav dzirdējis, skatu, ko viņš nekad nav iedomājies. Virsotne ir tikai iegans sākt ceļojumu. Pats ceļojums ir tas, kas piešķir jēgu. Varbūt visums ir ceļotājs. Varbūt absolūtais nulle, vai siltuma nāve, vai jebkurš cits, gala stāvoklis, ir tikai iegans procesam. Varbūt visums nevirzās uz kaut ko, bet vienkārši virzās, izpēto, piedzīvo, kļūst. Katru reizi, kad jūs abrīnojat saulrietu, visums abrīno sevi caur jūsu acīm. Katru reizi, kad jūs klausāties mūziku, visums dzird sevi caur jūsu ausīm. Katru reizi, kad jūs domājat par absolūto nulli, visums kontemplē savu dziļāko noslēpumu caur jūsu prātu. Jūs neesat atsevišķs no tā, ko jūs novērojat. Jūs esat novērošanas akts pats. Jūs esat veids, kā realitāte kļūst apzinīga par sevi. Un šī apziņa ir iespējama tikai tāpēc, ka jūs neesat pie absolūtā nulles. Tikai tāpēc, ka jūsu neironi var izšaut elektriskos impulsus. Tikai tāpēc, ka jūsu sinapses var pārnest signālus. Tikai tāpēc, ka jūsu smadzenes ir 37 grādi siltas, pietiekami siltas, lai ķīmija darbotos, bet pietiekami augstas, lai struktūra saglabātos. Jūs esat līdzsvara punkts. Jūs esat vieta, kur haoss un kārtība satiekas. Jūs esat temperatūra, kur visums var domāt. Un varbūt tas ir dziļākais absolūtā nulles mācījums, ka eksistence nav stāvoklis, bet līdzsvars. Ne punkts, bet spektrs. Ne lieta, kas ir, bet process, kas notiek starp galējībām. Starp absolūto nulli un bezgalīgo karstumu. Starp perfektu kārtību un pilnīgu haosu. Starp determinētību un brīvību. Starp vienu un daudziem. Starp klusumu un troksni. Starp nāvi un dzīvību. Mēs dzīvojam šajā starpā. Un šī starpa nav tukšums, tā ir telpa, kur viss interesantais notiek. Tā ir telpa, kur zvaigznes deg. Kur planētas griežas. Kur dzīvība uzplaukst. Kur apziņa mostas. Kur jautājumi tiek uzdoti. Kur atbildes tiek meklētas. Kur jēga rodas. Absolūtais nulle atgādina mums, ka mēs esam pārējoši. Ka mūsu ķermeņi ir īslaicīgi. Ka mūsu domas ir efemēras. Bet tas arī atgādina, ka tieši šī pārējošība padara mūs īpašus. Tieši šī īslaicība piešķir jēgu katram mirklim. Tieši šī efemēriskums padara katru pieredzi vērtīgu. Ja jūs būtu mūžīgs, ja jūs būtu nemainīgs, ja jūs būtu perfekts, jums nebūtu iemesla darīt neko. Nebūtu iemesla mācīties, jo jūs jau zinātu visu. Nebūtu iemesla radīt, jo viss jau eksistētu. Nebūtu iemesla mīlēt, jo nebūtu zaudējuma iespējas. Bet jūs neesat mūžīgs. Jūs maināties. Jūs esat nepilnīgs. Un tieši tāpēc jūs varat piedzīvot brīnumu. Tieši tāpēc jūs varat just pārsteigumu. Tieši tāpēc jūs varat pazīt mīlestību. Katru rītu, kad jūs pamostaties, jūs pieredzat šo brīnumu no jauna. Jūsu acis atveras. Gaisma ienāk. Signāli ceļo pa jūsu redzes nerviem. Jūsu smadzenes interpretē rakstus. Un pēkšņi ir pasaule, pilna ar krāsām, formām, kustību.
Bet šī pasaule eksistē tikai tāpēc, ka jūsu neironi ir pietiekami silti, lai izšautu. Tikai tāpēc, ka jūsu šūnas ir pietiekami siltas, lai metabolizētu. Tikai tāpēc, ka jūsu ķermenis ir pietiekami silts, lai dzīvotu. Ja jūs būtu tikai dažus grādus augstāks, jūs būtu hipotermijā. Ja jūs būtu 10 grādus augstāks, jūs būtu nāvē. Ja jūs būtu 273 grādus augstāks, jūs būtu pie absolūtā nulles, un jūs vairs nebūtu jūs. Bet vai tas nozīmē, ka jūs esat tikai matērija? Vai jūs esat tikai atomu raksts, kas īslaicīgi ir organizējies noteiktā veidā? Vai jūs esat tikai temperatūra, 37 grādi, kas atdala jūs no neesamības? Varbūt. Bet atkal, tikai ir maldinoši. Jo, ja jūs esat matērija, tad matērija ir brīnišķīga. Ja jūs esat atomu raksts, tad raksti ir noslēpumaini. Ja jūs esat temperatūra, tad temperatūra ir svēta. Problēma nav tā, ka zinātne reducēts jūs. Problēma ir tā, ka mēs esam reducējuši zinātni uz vienādojumiem un mērījumiem, uz faktiem un skaitļiem, uz mehāniku un determinētību. Bet zinātne, patiesa zinātne, ir daudz vairāk. Tā ir brīnuma sajūta. Tā ir noslēpuma atzīšana. Tā ir pazemība pirms nezināmā. Un absolūtais nulle ir perfekts piemērs. Mēs zinām, kas tas ir, zemākā iespējamā temperatūra, punkts, kur atomu kustība ir minimāla. Mēs zinām, kāpēc to nevar sasniegt. Termodinamikas 3. likums, Heizenberga nenoteiktības princips, kvantmehānikas fundamentālie ierobežojumi. Mēs zinām, kas notiek, kad mēs tuvojamies tam, supravadītspēja, suprafluiditāte, Bozes-Einsteina kondensāti, kvantu koherence makroskopiskā mērogā. Bet vai mēs patiešām saprotam? Vai mēs patiešām zinām, kāpēc visums ir strukturēts tā, ka šī robeža eksistē? Kāpēc kvantmehānika prasa nulpunkta enerģiju? Kāpēc realitāte neļauj pilnīgu mieru? Kāpēc eksistence prasa kustību? Varbūt atbildes slēpjas dziļāk nekā fizika var sasniegt. Varbūt tās slēpjas metafizikā, jautājumos par to, kāpēc ir kaut kas, nevis nekas. Kāpēc likumi eksistē? Kāpēc matemātika apraksta realitāti? Kāpēc apziņa var saprast visumu? Šie jautājumi nav atbildami ar eksperimentiem. Tie nav atbildami ar vienādojumiem. Tie ir filozofiski, metafiziski, eksistenciāli. Un tomēr tie ir tikpat reāli, tikpat svarīgi, tikpat fundamentāli kā jebkurš zinātnisks jautājums. Jo tie jautā ne tikai kā, bet kāpēc. Ne tikai kas notiek, bet kāda ir jēga. Ne tikai kādi ir likumi, bet kāpēc ir likumi. Un absolūtais nulle, savā nesasniedzamībā, savā robežā, savā noslēpumā, aicina mūs uzdot šos jautājumus. Tas aicina mūs domāt ne tikai par temperatūru, bet par eksistenci. Ne tikai par atomiem, bet par realitāti. Ne tikai par fiziku, bet par jēgu. Tas aicina mūs atzīt, ka mēs dzīvojam noslēpumā. Ka katrs atbildētais jautājums atklāja dziļāku noslēpumu. Ka zināšanas nesamazina brīnumu, tās to palielina. Jo vairāk mēs uzzinām par visumu, jo brīnišķīgāks tas kļūst. Jo sarežģītāks. Jo elegantāks. Jo noslēpumaināks. Varbūt realitāte nav hierarhija, kur viens līmenis ir patiesāks par citiem. Varbūt tā ir tīkls, kur katrs līmenis ir savienots ar visiem citiem, kur katrs līmenis ietekmē un tiek ietekmēts no visiem citiem, kur nav pamata un virsmas, bet tikai bezgalīgi savstarpēji saistīti raksti. Un mēs ar mūsu apziņu, ar mūsu spēju novērot un saprast, esam daļa no šī tīkla. Mēs neesat ārpus visuma, skatoties uz to mēs esam visuma daļa, kas ir kļuvusi pietiekami sarežģīta, lai skatītos uz sevi. Mēs esam veids, kā visums izzina sevi. Un šī pašizzināšana nav pasīva, tā maina to, kas tiek izzināts. Katru reizi, kad zinātnieks veic eksperimentu, viņš miedarbojas ar visumu un maina tā stāvokli. Katru reizi, kad filozofs uzdod jautājumu, viņš pievieno jaunu rakstu visuma domāšanai. Katru reizi, kad jūs apzināties savu eksistenci, jūs palieliniet visumu pašapziņu. Jūs neesat tikai novērotājs. Jūs esat līdzdalībnieks radīšanas procesā, kas nekad nebeidzas. Un šis process notiek tieši pareizajā temperatūrā. Ne pārāk karsts, ne pārāk augsts. Ne pārāk haotisks, ne pārāk sakārtots. Ne pilnībā determinēts, ne pilnībā nejaušs. Tieši šajā līdzsvara punktā, kur termiskais troksnis ir pietiekams, lai ļautu jauninājumiem, bet nepietiekams, lai iznīcinātu struktūru, dzīvība uzplaukst. Apziņa mostas.
Jēga rodas. Un visums sāk saprast sevi. Katru reizi, kad jūs iedvešat, jūs uzturāt šo līdzsvaru. Katru reizi, kad jūsu sirds pukstē, jūs uzturāt šo temperatūru. Katru reizi, kad jūsu neironi izšauj, jūs uzturāt šo procesu. Jūs esat dzīvs, jo jūs neesat pie absolūtā nulles. Un jūs esat apzinīgs, jo jūs esat tieši pareizajā attālumā no tā. Jūs esat brīnums. Ne tāpēc, ka jūs pārkāpjat fizikālus likumus, bet tāpēc, ka jūs tos iemieso. Ne tāpēc, ka jūs esat ārpus dabas, bet tāpēc, ka jūs esat dabas kulminācija. Ne tāpēc, ka jūs esat atšķirīgs no visuma, bet tāpēc, ka jūs esat veids, kā visums izpaužas. Un absolūtais nulle savā nesasniedzamībā atgādina jums, jūs esat šeit ne tāpēc, ka visums ir sasniedzis savu gala stāvokli, bet tāpēc, ka tas joprojām ceļo. Joprojām izpēto. Joprojām kļūst. Un jūs esat daļa no šī ceļojuma. Jūs esat solis ceļā. Jūs esat mirklis procesā. Jūs esat viļņa virsma okeānā, kas nekad neapstājas. Tātad, kad jūs domājat par absolūto nulli, nedomājiet tikai par temperatūru. Domājiet par robežu starp esamību un neesamību. Domājiet par līdzsvaru starp kārtību un haosu. Domājiet par jautājumu, kāpēc ir kaut kas, nevis nekas. Domājiet par brīnumu, ka jūs esat šeit, tagad spējīgs domāt šīs domas. Un tad atgriezieties pie savas dzīves, pie savas elpošanas, pie savas sirdspukstiem, pie savas siltuma. Un apzināties, jūs esat brīnums. Ne tāpēc, ka jūs esat īpašs, bet tāpēc, ka eksistence pati ir īpaša. Ne tāpēc, ka jūs esat mūžīgs, bet tāpēc, ka šis mirklis ir mūžīgs. Ne tāpēc, ka jūs esat ārpus visuma, bet tāpēc, ka jūs esat visums, kas ir kļuvis pietiekami silts, lai sapņotu.